Ivo Jurkāns, Sergejs Zavorotņevs, LNT. Plašākas iespējas pašu organizēties. Tā izglītības ministrs Roberts Ķīlis jaunā mācību gada priekšvakarā raksturo gaidāmās reformas. Ministrs šodien tikās ar apmēram 1000 pedagogiem un skolu vadītājiem no visas Latvijas. Par to, vai arī skolotāji izprot ministrijas vīziju, stāsta Kristīna Ozolniece. Izglītības ministrija sola, ka pārmaiņas mācību procesā varēs izjust jau no šī gada 1. septembra. Tikmēr skolotājiem un citiem ar mācību procesu saistītiem cilvēkiem domas par šo jautājumu dalās. Vieni var dot pat praktiskus piemērus par gaidāmajām pārmaiņām, tikmēr citi ir skeptiski un uzskata, ka nekas reāli nemainīsies. Izglītības ministrs Roberts Ķīlis uzskaita virkni jauninājumu, kas skolotājs un skolēns sagaida jaunajā mācību gadā. Daļa no tiem plaši apspriesti jau iepriekš. Piemēram, no šī mācību gada pedagogiem paaugstinātas darba algas. Par 10% pieaugs zemākās mēneša darba algu likmes un iestāžu vadības darba algu likmes. Tāpat skolotājs saņems dažādas piemaksas atkarībā no kvalifikācijas. Ķīlis skaidro, ka samazināsies birokrātiskais sloks un skolotāji savstarpēji vienojoties varēs koriģēt mācību priekšmetu saturu, lai aptvertu plašāku tematu loku. Eksāmeni notiks tāpat kā līdz šim vienīgi 12. klašu audzēkņiem. Svešvalodas eksāmenis būs jākārto agrāk par pārējiem eksāmeniem, jau martā. Šajā sakarā vēl viens jauninājums. Ja jaunieši sekmīgi nokārto citu valstu valodu testus, kurās viņi dodās mācīties vai grasās doties mācīties augstskolās, piemēram, franču, vācu vai angļu valodā, tad šie testa rezultāti tiek uzskatīti par centralizēto eksāmenu vai tiek savietot un nav jāliek centralizētas eksāmenis. Nozīmīgas pārmaiņas piedzīvos arī 11 lielās profesionālās izglītības iestādes, kurās papildu citām reformām ieviesīs karjeras konsultāciju centrus, lai jauniešiem vieglāk izvēlēties nākamo profesiju. Profesionālās izglītības iestādes, kā jūs ziniet, savu absolūtajā vairumā pašlaik ir valsts vēl iestādes, bet stratēģija ir nodot tās vai nu pašvaldībā vai industrijai. Tā arī šis process mācību gadu laikā sāksies. Paralēli skolu iespējām brīvāk veidot mācību saturu, izglītības kvalitātes valsts dienestam mainīsies funkcijas. No kontrolējošas institūcijas tam būtu jākļūst par atbalstu un konsultāciju iestādi. Tikmēr pedagogiem par Ķīļa aizsāktajām reformām vēl ir daudz neskaidrību. Lielākā neskaidrība varbūt tās ir ar 40 stundu darba nedēļu, kas šobrīd tiek minēta, jā. Bet, 40 stundās varēs iekļaut visus tos pienākumus, kuri skolotāji pildu šobrīd, tad tas būs apsveicami. Ja šobrīd 12. klasē skolotājs nostādīts fakta priekšā, kad martā būs eksāmenis, un ir arī noteikts kaut kāds materiāls, vielas daudzums, kas ir jāizņem un kas ir jāizstrādā, tad laiks paliek mazāks un ar to ir noteikti jārēķinās. Kā to būs pedagogiem izdarīt? Droši vien, ka tas būs diezgan grūti. Skolotāji norāda uz to, ka arī algu palielinājums neskars pilnīgi visus un lielajās skolās to izjutīšot mazāk. Izjutīs varbūt 2 skolotāji, kas saņems piemaksu pie algas, jo viņam ir 4. pakāpe. Izjutīs varbūt skolotāju kolektīvs kā tāds, kad viņi varēs varbūt tās tik daudz laika neveltīt tiem dokumentiem, saucamiem tematiskiem plāniem, ja viņi, teiksim, galīgi nav kā obligāts dokuments. Tur skola var risināt šo jautājumu iekšēji. Kopumā pārmaiņas skolu darba organizācijā vairāk izjutīs skolotāju un mācību procesu organizatori, mazāk paši skolēni. Kristīna Ozolniece, Valdis Auzāns, LNT.